Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā jau 3. gadu turpinās sarunu cikls, tātad tās nav lekcijas sarunu cikls, vārds Latvijas dizaineriem. Un katru gadu mēs izdomājam jaunas tēmas, aicinam jaunus cilvēkus, daži ir vairākas reizes arī prezentējuši, un tātad šī konkrētā tematika. Šoreiz ir ļoti interesanti, kad ir tā kā 2 vienā, dizains dizainā, ja? Jeb 3 vienā, jo mums ir liels vērienīgs pirmo reizi Latvijā kultūras ministrijas atbalstīts projekts, dizaina manifestācija, kuru realizē 4 kuratoru grupa un dizaina studija H2E, tātad Holgers Ellers, Ingūne Ellere, Barbara Ābele un Dita Danos ir kuratori. Un mūsu muzejs ir mājvieta vienai no šī projekta manifestāciju izstādēm, izstāde humanizācija. Tātad tas ir jau dizaina projekts un vēl notiek šīs sarunas. Tātad, un šobrīd mēs kļūstam, man tāda sajūta par tādu, kā lai saka, pasākumu aģentūru, jo dizaina manifestācijas ietveros plus arī mūsu Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstītās dizaina sarunas, kas no vārds Latvijas dizaineriem ir izvērtušās jau tādā plašākā formātā, noris arī vēl šeit. Tātad radošās darbnīcas, pieaugušajiem bērniem vēl un vēl un vēl. Tātad muzejs tiešām kļūst par tādu plašu organismu, kur notiek daudz lietas. Par to, kad muzejam 21. gadsimtā un arī izstādēm ir jābūt gan izglītojošām, gan atraktīvām, saistošām, pārsteidzošām. Par to, es domāju, ka ik viens grib redzēt tādas labas izstādes, nevis garlaicīgas izstādes. Par to, ka Latvijā īstenībā mēs no nekā ar minimāliem līdzekļiem kādreiz mēdzam paveikt lielus brīnumus, un galvenais ir laba ideja un stāsts, par ko runās šodien, man liekas, spoža plejāda runātāji. Bet ir arī tas interesantais variants, kad īstenībā par ekspozīciju veidošanu vai vēstures rakstura, antropoloģiskās vai mākslas ekspozīcijas veidojot, šeit arī būs dažādi stāsti. Vienalga, mums Latvijā nav šīs neitrālās izstāžu telpas, praktiski mums nav neviena tā klasiskā baltā kuba. Ja pat ir Rīgas mākslas telpa pazeme, tad tur ir tās kolonas, kas traucē dzīvot, jeb jāmēģina atrisināt. Un tātad mēs šodien esam uzaicinājuši 4 spožus runātājus, un spožus, nevis runātājs, realizētājs, ja, kas dalīsies savā pieredzē, un es ceru, ka šī pieredze arī jums pavērs skatu uz to, kad uztaisīt labu ekspozīciju nebūtu nav vienkārši, ja, bet to var, un jūs redzēsiet interesants piemērs ar to, ka ir, tā kā citi saka, ja naudas nav, tad nevar neko izdarīt, vajag lielu budžetu, bet vispār īstenībā viss sākās galvā ar labām idejām, un labām idejām ir vienkārši jārodās gudrās galvās. Nauda tad sekos labām idejām, maybe. Tā kā paldies, vēlu jums man tiešām arī interesanti klausīties, un šis vakars būs, es ceru, ļoti radošs, iedvesmojošs, un aicinu sekot gan dizaina humanizācijas mājaslapai, jo šonedēļ, nedēļas nogalē, piekdien, sestdien ir šīs brīnišķīgās dizaina pastaigas, ja, tiek organizētas, un tās ir produktu pastaigas. Savukārt sekot arī mūsu muzeja mājaslapai, tam ļoti lielajam notikumu un pasākumu klāstam, kas viss ir vērsts par to, lai mēs jūs izglītot, lai mēs sarunātos, ne tikai viena puse klausītos, bet lai notiek šis dialogs un lai mēs kaut ko labu darītu un mums būtu labāks izstādes, labāka vide, labāks dizains, daudz kas labāks nākotnē, šeit Latvijā, kur mēs dzīvojam. Paldies, un tagad es dodu vārdu Lienei, kas ir vārds Latvijas dizaineru projekta koordinātori un iepazīstināt ar mūsu runātājiem. Lai jauks vakars! Man tiešām ir patiesas prieks, ka iepriekšējā vārds Latvijas dizaineriem apmeklētāji uzstādīja rekordu savā ziņā, jo jūs bijāt veseli 450 un vairāk. Un tas liecina par to, ka mums šis aizsāktais projekts ir jāturpina, un jūs dodat mums stimulu, un pateicoties Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstam, šis pasākums un viss vārds Latvijas dizaineriem, vārds dizainam ir bez maksas. Un tā ir lieliski iespēja jums apmeklēt šo pasākumu.
Šovakar dzirdēsiet 4 dizaineru pieredzi izstāžu un ekspozīciju radīšanā. Kā tas ir sadarbība veidot starp kuratoriem, restauratoriem, arhitektiem vai pat pētniekiem. Ar vienu projektu stāstu jums šodien uzstāsies un dalīsies ar pieredzi Jānis Mitrēvits, Ingu Nēlere, Liena Jākapsona un Ēriks Božis.